par iecienītu Līgo dienas tradīciju kļūst iejušanās kinovaroņu lomās. Vai tad tu mani vairs neatceries? Ja tā pavisam godīgi, cienījamie skatītāji, tad man pašam tikai tagad pieliecina un pat, ka šonedēļ tiek ir Jāņi. Šovakar raidījums Beztabos sāka nedēļas garuma rubriku, kas sauksies īsa pamācība līgošanā, un šovakar tiešām gan tādas kārtīgas līgošanas tradīcijas, gan arī tādas, kuras varētu saukt par tādām mūsu laiku līgo tradīcijām. Es biju Lāsma no Gulbenes. Dagnija. Es biju Viktors. Viktors, ja tas bija. Nu, tas ar tiem instrumentiem. Es biju režisors un operators. Labdien! Labdien! Kas tu būsi? Lāsma! No kurienes? No Gulbenes. Un kas būsi? Lāsma! Vai tad tu mani vairs neatceries? Es taču esmu Ulita! Draugu kompānijā veselu gadu briedinātā ideja realizējās Jāņos, kad paralēli svinībām dienas laikā savā versijā uzņemta visiem labi zināmā un jau par folkloru kļuvusī filma Limuzīns Jāņu nakts krāsā. Streiča filma paņemta līdz, teksti izdrukāti un vēlme pēc iespējas pietuvoties oriģinālam. Lomas sadalītas spontāni un daži aktieri pat iejutušies vairākos tēlos. Mēs meitenes aizgājām sauļoties, un puiši sāka kaut ko tur filmēt, un tad bija tā, ka pa vienai, nāc, bišķiņi tur kaut ko nofilmēs, negribās šausmīgi, un pa vienai, un tā kaut kā iegājām azartā. Es vienu vārdu latviski nemāku iemācīt, ka Lēniņa man saka, tu saki nepareizi kakis. Es tak viņai prasu, es saku kakis. Viņa saka, tu saki kakis, vai jāsaka kakis, kā tā pareizi jāsaka? Pa instrumentiem vai pa tehniku, nebija mocis, bija traktoriņš, tādā veidā, zāles pļāvējs traktors. Jā, tādā. Vienkārši no tā, kas par rokai to aizvietojām. Tā siena augša bija vienkārši kaut kādas pirms 2 dienām čupāt, tāda salmu čupa kaut kāda tur savākta. Vēlāk draugu lokam norganizēts pat speciāls filmas noskatīšanās seans kinoteātrī un darbs parādīts režisoram Jānim Streičam, taču galvenais ieguvums neaizmirstami pavadīti Jāņi. Ir kaut paskatīties un atcerēties, tādā ziņā vienkārši, jautri bija. Ikdiena reizēm ar darbu un visiem stresiem liekas, ka nav vairs iekšā neko, bet, principā, ja viens ir kas bišķiņ to lietu tā paņem un pabaksta, tad īstenībā, protams, ir pēc tam ilgi ko atcerēties. Atrast savu īpašo Līgo nakts tradīciju ir gatavi arī Jana Vītoliņa, Rolands Polītis, Bez tabu.